Klubs ir diezgan aktīvs šajā jomā, jo mēs regulāri braucam uz skolām un mums brauc arī skolnieki pie mums, piedalās treniņos, mēs braucam viņus apmācīt uz viņu skolām, mēs vienmēr piedalāmies 1. septembros un vēl visādi pasākumi, varbūt, ko es tagad nenosaušu, bet klubs ir ļoti sociāli aktīvs. Īpaši šiem bērniem, ja viņi kaut kur dzirdējuši Paules galam, ir bijuši, varbūt jau 1 gadu ir bijuši, dzird, ka tāds klubs ir, tad, domāju, tā diena ir ļoti liela viņiem, kad, viņi reāli sastop tos cilvēkus. Nav tas stāsts kaut kur, ja, vēl kaut kur kāda ir, reku tāpat un reāli tie cilvēki, kuriem viņi parunājās, viņi kaut ko padara kopā, un tad viņi saprot, ka viņi tādi paši cilvēki kā tie, ja mēs varam teikt, ka šie ir mūsu zvaigznes, ja, Jēkabpils zvaigznes šie sportisti, ja, tad viņi saprot, ka viņš tāds pats jau ir cilvēks, tāds pats, kas smaidi, joko, kaut ko dara, tāpat brauks no kalniņa, ēd to pašu pici, ja. Tā ir ļoti nozīmīgi. Tas ir ļoti forši, es ļoti priecīgs, ka visa komanda piedalās un aktīvi piedalās, jo, redzot tajos mazajos bērnos to prieku un tās sejas vaibstas un izsauciens un tā tālāk, ir pārņemt nenormāls gandarījums, ka mēs to varam, ka mēs ne tikai, kā saka, ņemam, bet arī dodam pretī. Great time. I love giving back to kids. I love seeing kids smile. So whatever helps the kids have a good time, I would love to do. Un es domāju, ka tas mūsu prieks rodās tajos īsos momentos, ko katrā brīdī kāds no tiem bērniem iedod atpakaļ, ka mēs kaut ko varam viņiem parunāt, kaut ko izstāstīt. Es domāju, ka tā arī tie spēlētāji arī. Domāju, ka viņi māk to novērtēt un varbūt arī viņi padomā, jā, ka šī gadījumā dažiem no mums ir vieglāks ceļš dot dzīvē, ja kaut ko izvēlēt, izdarīt, ja, bet šiem bērniem ir tā kā, viņiem ir grūtāks ceļš, bet varbūt kaut ko mēs varam parādīt, to ceļu un palīdzēt viņiem mazumiņi. I just wish that they have a great year and had a good Christmas and just grow up to be great people. Noslēgums, braukšanas ar kamerām. Tas ir labākais, lielākais adrenalīns. Bet nē, protams, viss kopā tā kopības sajūta ar bērniem, un kad viņiem bija prieks uz dienu, mums bija prieks arī. Un ļoti forša diena. Man labāk būtu bērniem un redzēt, kā viņi priecājās. Un līdz ar to mēs arī varam priecāties. Es domāju, mēs paši savu galvu nebraukt te un nebraukt kamerām, bet forši, ka bērniem prieks un līdz ar to mums arī. Lai viņi atrod, nezinu, palēnām tie, kas ir vecāki, lai atrod pareizo ceļu dzīvēm. Protams, veselību visiem audzinātājiem noteikti izturību. Un lai katrs bērns justos vainīgs. Man šodien ir laba diena, un man patīk šitais kalns. Es gribu uz šejieni visu laiku braukt. Viss kāds patika trenēties, viss kāds man patika. Un es dabūju šodien labus draugus.